Godājumā radioklausītāji dažādās pasaules vietās. Tu zini, ka ir pēdējā vasaras diena. Noteikti es ieskaties kalendārā un sapratis, ka arī šodien, vismaz šeit Liepājas pusē, vasara no rīta tā gribēja atvadīties un parādīt, cik viņa ir forša. Rietumradio un programma Dzintrā kaltās katedrāles bruņinieka. Jānis Strasts. Sveicināts! Sveiks, Valni! Sveiki, klausītāji! Mans jautājums tev ir tāds liedagā. Protams, ka tu esi nedaudz, tā ir tava, teiksim, priekšrocība vai kā, nedaudz cita paudze, un tomēr. Tu vari pateikt, cik reiz tu esi muzicējis šī skaņdarbā? Neskaitāms, un es esmu to neskaitāms reizes klausījies, un ir pagājuši jau tā, no 95. vai 6. gada, kopš esmu liepainieks, kopš atnācu no Saldas puses mācīties Liepājas mūzikas skolā. Šī dziesma man nav apnikusi, un es to apbrīnoju. Tieši šajā versijā es esmu dzirdējis Imanta Kalniņa to pirmo ierakstu, kad Austra Pumpura, ja nemaldos, ir tāds mājas ieraksts, vai tas ir oficiāls studijas ieraksts, nezinu, ģitāra pavadījumā. 60. kad pirmoreiz šī dziesma ir piefiksēta, bet šis kredo un remix Līvu tur ir arī, Līvi, jā, nu tā kā daudz. Liepājas mūziķu Jā. iedziedātā leģendārā, nu fenomenāli nepārspējams skanējums, un nevajadzētu nevienam censties to, kā ir modē reizēm pārdziedāt vai kaut kā, tāpēc, ka nu, tur ir tā īstā sajūta, un šī sajūta, klausoties šo dziesmu, tajā skaitā bija tā, kādēļ es izvēlējos Liepāju kā savu mācību un turpmāko dzīves vietu. Tīri tā emocionāli man tas tā uzrunāja, un Liepāja man likās tāda sapņu vieta mūziķiem, un tie viss tajā laikā, nu, manā bērnībā es zināju Līvus kredo, remix, ko es vispār uzskatu, ka tie ir augstie plaukti latviešu mūzikā, kādi gandrīz nav pārspēti. Un šī sajūta man nepamet kaut kā šos nu, jau 20 cik gadus, jā, kopš es šeit dzīvoju, un es katru reizi ar skudriņām dzīvajā izpildījumā, kādu lielu koncertu noslēgumā sagaidu šo dziesmu, un to ar baudu spēlēju arī. Vai tev ir izdevies arī viņu spēlēt kādā no festivāla Liepājas dzintars noslēgumiem, kas salūts? Nē, tad, kad vēl notika Liepājas dzintars, tad es vēl biju pa jaunu, lai spēlētu. Mēs ar savu pirmo grupu piedalījāmies pēdējā Liepājas dzintarā. 2004. gadā, jā? Ja tu tā saki, tā varētu... Man tā liekas, ka tā varētu būt. Varbūt, jā, ar grupu bērnu. Jā. Un tajā reizē, tā bija laikam pēdējā reize, kad notika Liepājas dzintars ar konkursu. Es neskaitu to jubilejas reizi, kad bija lielais stadionā jubilejas koncerts. Bet tā bija pēdējā reize ar žūriju, ar jauno grupu konkursu. Un, protams, ka tad mēs bijām jaunie studenti, un mēs pie tādas kopspēlēšanas tur, teiksim, netikām tur zvaigžņu koru pavadīt vai kaut kā tam līdzīgi. Jā, Nu, bet tas tev ir izdevies noteikti pēc tam. Godājumā radioklausītāji Jānis Strasts, es nedaudz paskatīšos, ko saka patreizajā brīdī Latvijas vēsture. Jānis Strasts, viņš esot dzimis 14. februārī. Tajā dienā, 14. februārī, visu Latviju tad svin kaut kādus svētkus, un pēc tam vēl dzimis Saldū. Ir latviešu komponists, tas ļoti labi skan, pianists, mūzikas producents, raksta populāro un arī akadēmisko mūziku, aktīvi koncertē, piedalās dažādos muzikālos projektos kā pianists, studijas mūziķis, aranžētājs, komponists, producents, muzikālo projektu mākslinieckais vadītājs, sadarbojas ar dažādiem mūziķiem un kolektīviem. Precējies, ģimenē aug meita Laima un dzīvo Liepājā. Pareizi? Viss ir pareizi, jā. Vispār par tevi man ir ļoti patīkami bija iet iekšā dažādos, nu, kā teikt, sociālos tīklos, par tevi ir daudz rakstīts.
Tas ir arī, tu nedaudz par sevi arī pats tā mēģini, lai cilvēki saprot, ko tu dari, vai tas ir no kaut kurienes, tev ir kāds labs producents, kas to dara, kā? Nē, man tas mazliet izbrīna, ka es tā neesmu baigi ievērojis, ka man kaut kā baigi īpaši, jo es pie tā nekad neesmu tā piestrādājis, lai, pie publicitātes apzināti, ja? Man ir plāns jau gadiem, laikam es tagad to beidzot realizēšu, ka laikam ir jāizveido kaut kāda vietne, mājaslapa, līdzīgi kā daži vai vairāki komponisti to ir izdarījuši, viena vieta, kur visi interesanti var iet, kas saistās ar manu mūziku, ar dažādu mūziku, gan, kā tu teici, akadēmisko vai populāro mūziku, kurā es esmu šogad laikā sastrādājis diezgan daudz, arī bērnu mūziku un tā tālāk. Vietne, kur var par komponistu izlasīt īsi, pārskatīt komponistu daļradi, lejuplādēt notis. Es zinu, ka ir brīnišķīgas lapas, piemēram, Jānim Lūsēnam. Brīnišķīga mājaslapa ir Zigmaram Liepiņam, kurš ļauj bez maksas lejuplādēt savas notis, kur jebkurš interesants vai vienalga koru diriģents vai ansambļu vadītājs vai kam vien vajag, var lejuplādēt tur dziesmas ar akordu apzīmējumiem vai kora dziesmas. Ik viens komponists ir priecīgs, ja viņa darbus atskaņo, un es tajā skaitā, un es par to šobrīd domāju, ka tādu vietni es gribētu izveidot, un tad tas būs tas brīdis, kad es laikam mazliet pie publicitātes tādā ziņā strādāšu, jā, lai ir viena tāda vieta, kur... Tā ir lieliski ideja, manuprāt. Tavs skolotājs Agars Engelmans. Jā, jau diezgan daudz gadus ir tajā saulē, bet ļoti cienījams liepājnieks, ļoti cienījams latviešu komponists, no kura es arī daudz mācījos, un varbūt ne tikai profesionālā ziņā, kur viņš iedeva man pirmo tādu impulsu nopietnējā kompozīcijā, jau mācoties Liepājas mūzikas skolā, kur viņš bija sākotnēji direktors un pasniedz arī mūzikas kompozīciju, bet mums bija ļoti daudz interesantu sarunu, un viņš, kā jau mēs zinām, viņa tādi zināmākie darbi ir tapuši tandēmā ar vēl vienu leģendāru liepājnieku Olafu Gūtmani. Un viņš stāstīja dažādus atgadījumus no viņa bohēmas, no jaunības laikiem. Un, tādas sarunas par dzīvi, kas nevienmēr vajag tikai savus profesionāli kaut kādas lietas pārunāt, bet arī es kā tāds jauns gurķis daudz ko uzzināju, un arī viņa pārdomas, ko viņš domā rakstot mūziku, kad mūzika top. Un par kaut kādiem procesiem tajā mūzikas pasaulē un tā tālāk, te vairāk par nopietno mūziku. Tas bija tāds pirmais būtiskais solis, un viņš bija komponists, kurš ļāva, tas varbūt labi, varbūt arī kaut kādā ziņā slikti, bet viņš ļāva brīvu vaļu jauniem komponistam, vairāk vai mazāk rakstīt to, kas viņam interesē. Un, viņš tādu rāmīti iedeva, bet nebija tāds ļoti stingrs, kas tagad dzelžaini, tur, kad tev jāraksta ir tā. Viņš ir Adolfs Kultes skolnieks, un Latvijā ir tā klasiskajā akadēmiskajā kompozīcijā ir tādas divas lielās līnijas, Adolfs Kultes skolnieki un to studenti jau vairākās paudzēs, un Jāņa Ivanova, kas ir tāda stingrā līnija, jā, kad man stāstīja, ka Ivanovs esot bijis tāds, kurš baksta tevi jāraksta tā, šeit ir jābūt tai notī, ka viņš tā stingrāk to visu, jā. Un viņš tā diezgan brīvi, bet tas atraisa kaut kādas radošo lidojumu vairāk, jā, un es to turpināju pie vēl viena Adolfs Kultes skolnieka mūzikas akadēmijā, pie lieliskā komponista Romualda Kalsona, kurš arī līdzīgā veidā neierobežoja, bet iedeva lieliskas zināšanas un starta paku. Lūk, radioklausītāji, šīs jau bija aizkulises tādas, kur jebkurš, kad es zinu, un Jānis mums to stāst. Mēs pieskāramies pirms tam kakao, un man liekas, ka šī dziesma būs taisnība kā radīta. Labrīt, mana sirds, ļauj man tev pastāstīt par to,
kāpēc zieds noziedējis krīt. Par to, kas ir mans lielākais noslēpums, bet lai paliek tas viens starp abiem mums, tepat viens starp abiem mums. Tas ir mans rožu nams, pašā rokām celts un piepildīts. Tas ir melnais rožu nams, te es atgriežos ik reizi projām dzīts. Labrīt, mana sirds, ļauj man tev parādīt, ko vēl acu skats nevar ieraudzīt, ko vēl glabā vēl skaistākais noslēpums, bet lai paliek tas viens starp abiem mums, tepat viens starp pelēkajiem mūriem. Tas ir mans rožu nams, pašā rokām celts un piepildīts. Tas ir melnais rožu nams, es atgriežos ik reizi projām dzīt. Godējumā radioklausītāji, grupa Kakao. Grupa Kakao, tāds visnotaļ interesants liepājnieks salikums vai projekts, vai kā, kurā darbojās, kā teikt, Basaivars, kā viņš sev mēdz teikt, tad Aivars Meijers, viņš sev sauc par Basaivaru, darbojas Tomas un Andris Ēglis ir pie bungām un Jānis Strass pie taustiņiem. Cik ilgi jūs darbojaties šis projekts? Tie bija vairāk gadi. Tur priekšā ir 2 gadi, laikam. 2 gadi, jā? 2 gadi. Mums bija tāds projekts. 2006. 2008. gads, jā. Bet Andris Ērglis jau laikam sen tev ir kā kolēģis. Vismaz tā. Jā, mums ir tāds paradoks, ka mēs abi esam no Saldas puses. Abi esam mācījušies Saldas mūzikas skolā. Viņš ir 3 gadus jaunāks par mani. Saldu mēs nebijām pazīstami, kaut gan mēs kādu brīdi vienlaicīgi mācījāmies tajā mūzikas skolā, bet viņš bija sīkais un es tos sīkos neatceros. Un atbraucu uz Liepāju iestājos un pēc 3 gadiem iestājos arī tāds maziņš puisīts ar lielu sarkanu degunu, sarkanu seju, iztaipītā džemperītī un lieliski spēlēja bungas. Un mēs jau bijām tur tāds 3. kurss, jau tādi nopietni studenti, jā, un mums jau bija savs sastāvs. Un tad bija reize, kad nebija uz kādām pāris reizēm mūsu bundzinieks. Tur bija kaut kādas problēmas. Un tad kaut kas ieteica, ka tas puika tīri normāli spēlē bungas, un viņš arī var piedziedāt kaut ko, ja vajag, ka galīgi slikti tā balss nav. Un tad es tā baigi negribīgi tur paņēmu viņu uz tiem pāris pasākumiem, un tad mēs ar tādu izbrīnu, patīkami pārsteigumu secinājām, ka viņš zina visas kajas un visas šitos šlāgeres ballītēs arī. Un nepagāja ilgs laiks, kad viņš jau dziedāja solo, ka mēs sapratām, ka viņam ir superīgs talants online uz sitienu piemeklēt 2., 3. balsis, balss salikums, brīvi piedziedāt, ka viņš to repertuāru visu zina. Un tas baigi ātri notika, ka mēs sākām strādāt kopā. Sākumā jau kā bundzinieks, vēlāk jau viņš kā dziedātājs. Tā mēs strādājam kopā jau no kāda 90, ja nemaldos, 8. gada. Tu atceries, kā saucas jūs pirmā grupa? Berm. Alibi. Alibi bija vēl tāds. Tas ir faktiski gandrīz tas pats. Mēs ātri izdomājam citu nosaukumu. Bet tas bija Liepājas muzikas skolas laikā, kad mēs kaut ko varbūt ar to Alibi pāris koncertiņus nospēlējām. Bet,
Interesants nosaukums alibi. Jā, tas ir tā, lai nav uz stundām būts. Nē, tas pat es pat nezinu, kāpēc. Tad zin kā, vajag pašmērķīgi oriģināli, kā jau jaunajām grupām. Un arī par to bērnu nosaukumu ir tāds interesants stāsts, ka mums visi prasa, kas tas ir. Tas droši vien tavā jautājuma sarakstā ir, vai ne? Nē, stāsti. Tu pa Zigmārs Liepiņš jūs ir uzaicinājis uz SVH bērnu, jā, un jūs tur esat bijuši ļoti labi. Jā, tajā laikā Zigmārs Liepiņš bija SVH galvenais cilvēks un priekšnieks, un viņš sēdēja savā piepīpētajā kabinetā, turpat SVH, vecajā Skanstas ielas mājā, un mēs puišeļi no Liepājas vienkārši nespējām tam noticēt, ka Zigmārs deva iespēju mums SVH ierakstu studijā turpat ierakstīt, viņš piedāvāja ierakstīt albumu, savas dziesmas. Viņš mums bija dzirdējis, ja nemaldos, Liepājas muzikas skolas salidojumā, viņš kā absolvents bija šeit un uzaicināju. Un tad bija tā, ka Zigmāram bija jubileja un viņš izdeva savu dziesmu izlasi, kur dažādas Latvijā zināmas grupas. Un tā skaitā mēs, kā vēl nezinām grupu, galīgi viņš mūs uzaicināja iedziedāt vienu no šīm dziesmām, pārveidojot savās versijās. Ja? Un nespēju noticēt, ka es tajā laikā kaut kāds zaļš studentiņš tur pie Zigmāra, un viņš man stāsta par 70. 80. gadiem, un viņam ir grēda ar diskiem, ar neizdotiem, tur viņu mūziku, neizdoto mūziku, un ka mēs tur klausamies un skatāmies. Zigmārs deva lieliski iespēju un tādu grūdienu mums, un mēs pavadījām tiešām daudz laika ierakstu studijā, un tas albums tā arī netika izdots dažādu iemeslu dēļ, bet tas dziesmas ir saglabājušās. Jā, bet vēl jau vispriekšā. To veco jau vairs, ko tur vairs kustināt? Okay. Es atceros arī, direktors Vikmans, es jau to bieži teicu, kādreiz teicu, ka man ir vienalga, kur tu spēlē, kur tu trenējies etīdes, vai tas ir kāzās, krogos, bērēs, kristībās vai kaut kur citur. Vēstures saka, ka Jānis Strasts ar Ēgli regulāri spēlējuši dēļ muzikas saviesakos pasākumos visā Latvijā, kā arī izklaides muzika Liepājas Krodziņos. Kādu laiku spēlējis arī klavieres Rīgā, Vernisāžā un Rīdzenē un restorānu Oskars Liepājā. Jā, to bija tāds laiks, tas ir Liepājas periodā jau bija lieliska vieta. Daudz liepājnieku droši vien atcerās kafejnīca Ilze, un gan jau, ka daudz ir mūs dzirdējuši arī tur. Tāds omulīgs pagrabiņš, un tajā laikā brīnišķīga vieta ar skatuvīti, ar klavierēm. Un toreiz nebija daudz šobrīd liepājniekiem zināmas vietas, kas ir ierasts izklaides vietas, bet toreiz tā bija tāda lepnākā, šikākā vieta, kur aizvest ciemiņus. Un kur forši pasēdēt pie vīna vai svinēt jubilejas un tā tālāk, ļoti populāra vieta. Un tā bija tāda mūsu radošā laboratorija kopā ar vēl citiem mūziķiem, kā Egons Kronbergs, ģitārists, Juris Kristāns, taustiņnieks, Noris, liepājniekiem zināmais dziedātājs arī, ar ko mēs arī esam strādājuši kopā. Un daudz citi mūziķi, kas ir izgājuši tam cauri. Ils bija lieliska vieta. Man ir patiešām ļoti žēl, ka šī vieta vairs, tur šī kafejnīca vairs neeksistē, bet laiki mainās un viss jau ir notiek tā kā... Daudz dzīvās muzikas tur bija un viss. Jā, tā kā jānotiek. Uzliksim vienu skaņdarbu, kuru dzied viens liepājnieks, un viņš, man liekas, ir tā mazāk dzirdēt vismaz man. Tu varēsi pēc tam pastāstīt par viņu. Es vairs nevaru viens pats iet aiz mājās un ceļu prasīt. Es vairs nevaru viens pats Peru gimt un Faustu lasīt. Man nav spēka vienam ar sevi izcīnīt kauju. Man nav spēka vienam, kad no rītiem kājas sauju. Es lūdzu aizēju šodienu. Neatstāj mani vienu. Lielā priekā man ir skumji, liela laime man sāk. Es gaidu, lai tu
manu slieksni kāp, jo gaiss tik smags, nakts kā izsalcis suns. No manas dvēseles laks, es lūdzu aizēju šodienu. Neatstāj mani vienu. Es lūdzu aizēju šodienu. Neatstāj mani vienu. Šonakt taigas malā iznāks pinkais lācis un neticis pāri reiks pie manas dvēseles krāces. Es redzu viņu cauri vakaram plāsmai jau brienām. Neatļauj man palikt vienam. Es lūdzu aizēju šodienu. Neatstāj mani vienu. Es lūdzu aizēju šodienu. Neatstāj mani vienu. Es lūdzu aizēju šodienu. Neatstāj mani vienu. Es lūdzu aizēju šodienu. Dziesmas nosaukums par vientulību un izpildu neviens cits kā Liepājas teātra aktieris Viktors Ellers. Sadarbība, jeb nejaušs projekts? Ne, mēs esam ar Viktoru atsevišķos muzikālos projektos, gan liekas, ka teātrī vai ārpus teātras, bet esam retu reizi, bet esam sadarbojušies, un viņš ir viens no Liepājas teātra dziedošiem aktieriem. Un kādā reizē, pirms vairākiem gadiem, neatceros, kurā gadā tā dziesma ir ierakstīta, bet viņš uzaicināja man uzrakstīt mūziku. Viņš bija atradis, ja nemaldos, tas ir Imants Ziedonis, bija atradis dzeju, lielisku dzeju, kuru es tā kā mēģināju tā, zinot Viktoru. Es tā cenšos katreiz ņemt vērā to dziedātāju vai aktieru, kam es rakstu mūziku un rakstīt tieši viņam. Es te drīkst pārtraukt šajā sakarā. Tad, kad tas bija jau ne 10, bet varbūt nedaudz mazāk atpakaļ, viens cilvēks, kurš tev ļoti labi pazina, reiz man sacīja apmēram to pašu, ko tu tagad saki, kad Jānis ir tāds cilvēks, ka viņš zina izpildītāju, un viņš zina, kā izpildītājām tā dziesma skanēs, ko viņš uzrakstīs. Ka tev ir tāda dabas dots talants tajā ziņā just to izpildītāju, pirms jau tā dziesma ir tapuši. Un tad tu, zinot, kurš būs pirmais, kas izpildīs, tu viņu ļoti labi jūti. Es nezinu, vai tas ir talants vai nē, tas droši vien citiem jāspriež, bet tā ir laba lieta, ja to, zinot šo dziedātāju, uzrakstīt šai balsī piemēroti. Jo man ir bijušas neskaitāmas reizes, kad dziesmas, kas ir piemēram rakstīts Andrim Ērglim, kurš ir tehniski spēcīgs dziedātājs ar plašu diapazonu, un kādu no šīm dziesmām cenšas dziedāt, paņem kāds cits dziedātājs, kurš īsti netiek ar to galā, un saka, ka tas ir tā kā sarežģīti priekš viņa, vai viens bez pūlēm ar to tiek galā, jā, varbūt nointonēt vai izdziedāt vai pa augstu par zemu, ja? Citam tas balss diapazons vai tehniskās iespējas atšķiras, tāpēc tas jau ir tāds ideāls variants, un arī es ņemu vērā to, ka tā kā šajā gadījumā tas ir dziedošais aktieris, kuram ir laba balss, viss kārtībā, bet viņam ir kaut kādas vēl pievienotā vērtība kā aktierim, kurš varbūt mazliet savādāk vēl to arī saturisko
ņem vērā vai laiž caur sevi vairāk kā jau aktieris, kas tā kā personificējas vai varbūt vairāk izdzīvo to tekstu, ja, tad līdz ar to mēs jau arī dzirdējām, ka tas mazliet varbūt kaut kāda tāda teātras maka tur bija mazliet klāt, ja, tā kā nedaudz. Labā nozīmē. Jā, jā, es tā domāju. Bet, jā, tas tikai, tā kā, kad tu šuju uzvalku, piemēram, jā, skroders šuju uzvalku, tad ir jāpiemēra kaut kā, lai tam cilvēkam perfekti viņš gulētu virsū. Bet tev tas izdodas. Paldies, ja tu tā domā. Vēl vēsture saka tā, ka tu esi īslaicīgi spēlējis dažādās grupās kā Rebel. Jā, tas man Rīgas studiju laikā man Novikovs piedāvāja uz pāris gadiem. Jā, mēs uzstājāmies klubos un tā. Tas gan bija pēc Rebel Ziedu laikiem, kad bija tur 90. vidū, viņam bija tur Deep Inside un viss tas, bet jā, mēs aktīvi koncertējām. Tad ir kopā ar Feliksu Ķiģeli. Arī vairākus gadus mēs pat izbraukājām pa Eiropas valstīm. Tur bija tieši pievienošanās Eiropas Savienībai, ja nemaldos, 2004. gadā, un tad bija tādi vienotās Eiropas svētku koncerti, kur mēs kā rockgrupa no Latvijas arī visur pat Slovenijā uzstājāmies, Čehijā un tā. Un tad vēl vēsture saka tā, ka tu esi kā pianists piedalījies veiksmīgā albumā Muzikanti studijas ierakstā kopā ar Fominu un Kleinu. Jā, es pašā sākumā biju arī šajā Fomins un Klens sastāvā, kā taustiņnieks, es vēl studēju, ja nemaldos. Pirmo albumu es esmu ierakstījis, albums guva, protams, galvu rebinošs panākums un bija, man liekas, pārdotākais albums tajā laika periodā, un tur bija daudz hitu un lieliski Tomas mūzika un Tomas un Ivo kaut kā tur tā ķīmija. Un cilvēkiem patika un patīk joprojām, jā, tur daudz hit šajā albumā. Man ir bijis prieks, jā, tur spēlēt un kopā ar Egilu Mēžu, Ivo Fominu, Tomasu Kleinu, Valeriju Ņūtinu. Pie bungām, jā? Jā, pie bungām. Un tad es tev gribētu vēl pajautāt par Jauno Vilni. Jūs panākums abiem ar Angu ripoja akmens, neliksim to skaņdarbu, es domāju, visu to zina jau no galvas, bet, teiksim, sajūtas tev pašam par uzaicināšanu, pēc tam par vietu, par to sajūtu piedaloties šajā pasākumā. Zini kā, es jau tur tā mazliet no malas, tas, kas bija man tas bija uzreiz pēc šiem panākumiem bija līgums ar Mikreku, tur uzreiz bija Guntars klāt, un neviens jau negaidīja tos panākumus, bet tur jau ir tā grūti tagad izpreparēt, kur bija tas fenomens. Tur bija noteikti gan izpildītāja faktors, jaunais talantīgais pārsteigums Andris Ērgls, kas bija visai Latvijai ar vai bez ripoja akmens, bet viņš bija tajā brīdī tāds atradums, jā. Nemaz nav, paprasiet Paulam, nemaz nav tik labi mums ar tiem jauniem dziedātājiem, nav nemaz tik tās izcilās balss tik daudz, un viņas tik bieži nerodās un pa graumalēm nemētājas, jā, tāda, kāda ir, piemēram, Dināra Rudāna, maksimāli jaudīga meitene vai Andris Ērgls, kur, arī, kas ir spēcīgi, tehniski spēcīgi dziedātāji. Un, jā, tā bija izvēle kā dziesma latviešu, tā kā vienā no Jaunā Viļņa dienām bija tā kā sava nacionālā mūzika jādzied. Tur bija viena diena bija Andrim pasaules hits, viena diena sava mūzika un vēl kaut kas, ja nemaldos. Tur bija 3 konkursu dienas. Un tad bija izvēle par to ripoja akmens, par ko mēs bijām baigi skeptiski. Mēs vēl Jaunā Viļņa vajadzībām vēl tajā nedēļā vēl gājām studijā un kaut kādas lietas tur pieproducējām, mazliet vēl pamainījām ierakstā, vēl nebija tas disks iznācis. Jo mēs bijām tieši tā diska izdošanas gaidās, kakao. Un jā, tie panākumi nāca kā tāds sitiens, gan Andrim, tur es neatceros, kuru vietu viņš tur dabūja 3. Ja? Bet arī par tiem dziesmas panākumiem. Kas ir interesanti, mēs baigo pretestību vietām guvām, tāpēc, ka likās, ka bija viena otra tāda ļoti prominenta Latvijas radiostacija, kuras dīdžeji konsekventi negribēja spēlēt šo dziesmu. Konsekventi. Un mums pēc tam stāstīja, ka viņi tika vienkārši, viņiem nāca virsū tāds e-pastu un vēstuļu tsunami, kur vienkārši viņi bija beigās spiest spēlēt. Jā.
Kad vienkārši nepatīk, likās šlāgers, kas tā pa dziesmu. Nu, jā. Beidz. Jūs neticēsiet. Man liekas, ka tas bija tāds, tas bija trāpīts tajā brīdī. Un tas viss kārtībā. Pārsteigums tas bija visiem, teiksim, tā dziesma kā tāda. Viņa, man liekas, tā īpaši nekur vēl nebija skanējusi. Nē, viņa pirmo reizi vispār izskanēja tur. Un tad tur tā lavīna tad sāk gāzties. Jā, viss citas radiostacijas tur bija top 1 un tur bija, es nezinu, cik tur bija baigais rekords, tur cik mēnešus no vietas, tur rotācijā numur 1 visā Latvijā, un viena liela radiostacija vienkārši principā nespēlē, un beigās viņi dabūja spēlēt. Tā. Bet katrā ziņā tas bija veiksmīgs salikums gan priekš dziesmas, gan arī priekš Andra kā izpildītāja, kaut kāda veiksma attiecībā uz Latvijas tirgu. Protams, vidējiem krievam tur aiz Urāliem tā dziesma droši vien, neko emocionāli neaizkustināja, baigi tīri mentāli. Viņš dungo viņu arī notiek. Jā, bet tas, kas man bija VIP caurlaide uz to pasākumu, man vienkārši piedāvāja, es aizbraucu. Protams, tur bija Paulam liela nozīme, ka Pauls bija tas cilvēks, kas Andri tā kā izvirzīja uz jauno vilni. Bet Pauls neizvēlējās viņa repertuāru. Un tad man bija iespēja tur arī backstage'ā tikt un paiet garām Pugačovai un visiem tur pārējiem un vienkārši pavošņāt to gaisu tai konkursā no tās puses. Bet tas bija tāds interesants piedzīvojums, jā. Ko, palūksim Andrim vēl padziedāt, bet šoreiz kopā ar vienu lēdiju, kur tu teici, kur arī piedalās ļoti daudzās tavu dziesmu izpildījumos. Kur ir tie
tavs ilgadējais kolēģis Andris un Andris Stafecka. Izvēle, šāds duets tavs, Andris? Tas bija laikam kopīgi izdomāts un izplānots. Ar Antru mums diezgan daudz ir bijusi sadarbība dažādos projektos, kur es esmu tā kā muzikālais vadītājs un koncertu projektos dažādos, kur ir dažādi solisti. Un šajos koncertos es biju pārliecinājies, ka Andrim ar Antru lieliski skan kopā duetos, lieliski skan balss kopā tembrāli. Un gribējām realizēt šādu duetu, un to arī izmantojot lielisku Maijas Kalniņas, Liepājnieces Maijas Kalniņas dzēju, arī izveidojam šo dziesmu laiks. Tā. Nedaudz varbūt par atlasi, kā teiksim, top tavi darbi par tekstiem. Ja? Dažādi komponisti saka, es atrodu tekstu, es rakstu, cits saka, uzrakstu tēmu, un pēc tam aizsūdu dzejniekam, teksta autoram. Kā notiek tava sadarbība? Kā ir baigi dažādi. Ir visādi darīts. Man pat ir bijis tāds viens gadījums, ka es esmu dabūjis dzejniecei rakstīt un strīpot pa zilbēm kaut kā, kur bija, nav muzikāls cilvēks un kurai varbūt nav tā pašsaprotama lieta tur saprast kaut kādu to ritmu, ka viņi tur kaut kā matemātiski tur tās zilbes skaita vai kā, lai sanāk. Bet lielākoties ir tā, ka ar tiem dzejniekiem, ar ko es darbojos, viņi ir kaut kādā mērā arī pat ļoti saistīti ar mūziku vai paši ir mūziķi. Piemēram, viens no tiem, ar kuriem es esmu diezgan daudz kopā sarakstījis, ir Gunters Račs, kurš pats ir arī muzikants un kurš lieliski gan dzird to visu, saprot, jūt un tā tālāk. Vēl viens ļoti nozīmīgs dzejnieks manā daļradē ir Jānis Peters, ar ko mēs strādājam jau gadiem kopā un arī šobrīd perinām jaunas idejas. Man tieši ir pie viņa jābrauc ciemos, lai runātu par jauniem tālākiem darbiem, gan dziesmām, gan arī lielākas formas darbiem. Un Peters ir man daudz stāstījis vienkārši par savu dzejas un dziesmu tekstu rakstīšanu, par to, kā viņš... Es saprotu, viņš ir muzikāls čalis, un viņš pat ir, viņš ļoti, un to baigi var just, tā viņa dzeja, viņa skan pati. Viņam, Peteram, ir ļoti kaut kāda tāda čutene, un lai tas sanāk organiski, melodiski, tā dzeja viegli rakstās. Un viņš kaut kā, un arī no tā Paula dīkšanas, kad viņš stāst, kā tur Pauls kaut ko sadzied viņam, melodijas, un viņam ir jāuzraksta savā balsī, kā maestro dungo. Un es arī esmu starp citu dzirdējis tādus ierakstus. Es esmu pat pie meistara, pie Paula mājās bijis, kad ar Andri mēs rakstījām albumu ar Paula jaunām dziesmām, kad Pauls ir iedevis rokrakstā notis un arī ierakstus, un kad mēs esam braukuši atskaitīties, atrādīt darbus, kā mēs esam sāranžējuši, sadarījuši un sarakstījuši. Ka Peters lasa arī no tā, ja. Vēl viena tāda ir Maija Kalniņa, kas ir arī pati cilvēks, kas ļoti saistīts ar mūziku, kas pat dzied, spēlē un raksta un jūt, ja. Un ir vēl cilvēki, kā Ilona Miezīte, dzejniece, lieliska, varbūt nenovērtēta dzejniece no Sabiles, kur arī varbūt neprot sevi tā izreklamēt vai pārdot ar ļoti, jā. Mārs Zālīts teksti, Gata Zotova teksti un vēl. Runājot par dzejniekiem, teiksim vēlreiz, tu viņus atrodi, viņi tevi? Ir visādi. Visādi, jā. Ir bijis tā, ka ar Peteru mūs saved kopā viena sadarbība saistībā ar vienu dziesmu, kur man bija uzrakstīts, nezinu, vai tev ir plānots spēlēt dziesmu Lūgums, nav, to ir iedziedājis Eolika, un bija, laikam, Eolikas jubilejas diskā, vajadzēja kaut ko jaunu, un man bija sarakstīta dziesma ar Peteru dzeju Lūgums no kaut kāds 60. gados dziesmu krājuma, tas teksts dzejols no dziesmas, es esmu paņemts par dziesmu, man jāpaliek, sadedziniet reiz mani un dziesmā reiz izkaisiet. Ļoti skaists, bet tur bija tā, ka, un tad ir otra četrinda no dziesmas, kas ir mana zeme, šie ļaudis un nami šie, jūs paņēmāt kādreiz mani, atpakaļ atlieciet. Un tur bija tā kā viena četrinda pants,
man bija uzrakstīts, un otra 4 rindu piedziedājums. Viss ir super, bet prasās tā kā vēl otrs panti, vismaz, lai būtu tie 2 panti. Un sanāca tā, ka Peters man uzrakstīja šim savam 60. gadu dzejolim 2. pantu speciāli šim gadījumam, un tas ir tā arī ierakstīts. Un tad viņam laikam kaut kā patika, un tad viņš man sāka sūtīt vienkārši pa pastu savu jaunāko dzeju. Un tad nākamais lielais projekts ar Peteru mums bija dziesmu cikls Lins par Latviju un latviešiem, Ranci Krauzi un Andrē Ergli kā solistiem, piesaistījām lielisko Liepājas kora Laiks, ritmu grupu un izveidojām veselu dziesmu ciklu, kur nospēlējām koncertos, izdevām albumā un arī nošu grāmatu. Un Peters pats vēl studijā ierunāja, mēs uztaisījām tādu mūzikas un dzejas kompozīciju, viņš vēl pa dziesmu starpām ierunāja savu dzeju studijā. Viņam šis darbs tik ļoti patika, ka viņš tā kā inicijēja mūsu turpmāk sadarbību, turpināja sūtīt dzeju, un mēs skaļām tālākus plānus. Jā. Starp citu, Linds, man liekas, man bija tas gods būt pirmatskaņojumā Rīgā Ziemeļblāzmā. Jā. Tas bija pirmatskaņojums. Es viņu pēc tam arī Liepājā esmu dzirdējis, un es domāju, kurš liepājnieks, viņam mājās noteikti ir šī diski, ja ir zināms tas variants. Gandrīz katrs. Gandrīz katrs, jā. Ko, es tev tagad lūkšu vēl vienu tavu dzejnieku pašam padziedāt kaut ko. Pret saules rietu iedamas pāri zelta pļavām, vējš tavu vārdu saucai dzirdi to. Ja esi tur, brīvi ļaujies vējam, lai viņa āpa plūst pār lūpām mūstošām. Kā putnis spānos celsies tavas domas, un dejos pāri jumtiem snaudošiem. Tā esi tu starp smaržām rieta pļavām un zelta sapņiem vējā uzburtījām. Un kad es domāju par tevi, slīdu un slies viņām pretī, mierīgi un klusi. Es nezinu, vai tu kaut reizi to būsi nojautusi. Es ticu tam, ka varu tevi saskatīt, pat tad, kad degus vēlmē dziestu salā, kad krītu putekļaina ceļa malā, kad esmu kalna galā. Un kad es domāju par tevi, slīdu un slies viņām pretī, mierīgi un klusi. Es nezinu, vai tu kaut reizi to būsi nojautusi. Kam tagad uzsmaid, kurp skaturai, vai pretī rītiem, pretī vakarījām. Es nojaušu, ka tu kaut reizi par mani esi domājusi, un varbūt liesmiņa, kas mani deg arī tevi, mierīgi un klusi. Es nojaušu, ka tu kaut reizi. Ko, viens no taviem partneriem uz skatuves un arī šeit kopā muzikā. Tas ir viņa teksts, ja es saprotu. Jā, Igo ir tāds īpašs stāsts. Tu jautāji par dzejniekiem, un Igo var īpaši izdalīt ar to, ka viņš vispār ir unikāla personība.
gan kā brīnišķīgs dziedātājs, mākslinieks vislabākajā un plašākajā nozīmē, kurš izpauž gan rakstot dziesmu tekstus, dzeju, veidojot grafikas, sakopjot Latvijas dažādas vietas, izveidojot tās tukšā vietā, izveidojot kaut ko skaistu, māksliniecisku. Šobrīd viņš darbojas pie Mežotnes pusē savā īpašumā, nopirka graustu vecu kaļķu cepli, kuru viņš veido par kultūras un izklaides centru. Un Igo ir fenomenāla personība, mans draugs, un domu biedrs, kuru es ļoti cienu un kuru viedoklī ieklausos, un viņš ir mākslinieks ar lielo burtu. Un mēs tādā mūzikas radīšanas ziņā esam uz tāda viena viļņa un strādājam kopā jau 11 gadus. Un tāds lielākais sadarbības auglis, nozīmīgākais noteikti ir kopīgi radītā koncerta programma Uguns, kur Igo ir rakstījis dziesmu vārdus, un šajā programmā ir mana mūzika, un mēs tikko dzirdējām vienu dziesmu no šīs programmas, kas saucas Nojausma. Šo programmu mēs sarakstījām 2010. gadā, un to arī pirmatskaņojām Dzintaru koncertu zālē, lieliskā pirmatskaņojumā ar daudz dažādiem mūziķiem, gan roka mūziķiem, gan tautas mūziķiem ar dzirnu dejotājiem, projekcijām, visādām video instalācijām un tā tālāk, un tam sekoja arī tūre pa Latviju. Šobrīd arī ir Igo jubilejas koncerti, kuros pirmajā daļā skan šī mūsu kopīgi radītā programma Uguns. Otrajā daļā ir Igo hiti ar dažādu autoru mūziku. Bet jā, mums ar Igo nemitīgi top kaut kas jauns, un to mēs atskaņojam arī koncertos, un man šobrīd atkal ir 3 jauni Igo dziesmu teksti, kuri jāietērp mūzikā, un kur viņš gaida, ka es viņam aizsūtīšu materiālu. Būs drīz. Ja drīkst nedaudz par Uguns, jā, es par savu personīgo domu. Es domāju tā, ja teiksim, tā ir programma muzikas skolā, kur tu arī darbojies, teiksim, tam līdzīgi. Es domāju, ka Uguns jābūt obligātā literatūrā, kas jāklausās obligāti. Jo tad, kad es viņu dzirdēju pirmo reizi, teiksim, pēc tam uz ausīm noklausījos disku, ko jūs ierakstījāt, es sapratu, ka tas ir, priekš manis tā ir personīgi ļoti augsts latiņa, un es domāju, ka tas ir obligāti jādzird katram. Viņš var to pieņemt vai nepieņemt, ne jau viss klasīgs arī viss tur aplaudē, teiksim, bet tas ir obligāti jāklausās. Paldies tev par labiem vārdiem un par augsto novērtējumu. Lai klausītājiem, kur varbūt nav šo programmu dzirdējuši, iedot mazliet kontekstu, tā ir Igo ideja rakstīt par 4 stihijām, kas ir uguns, ūdens, zeme, gaiss, ko mēs aizsākām 2010. gadā ar Uguns programmu. Tālāk sekoja, ja nemaldos, tā secība bija tāda ar zemes tēmu, bija Valds Pūce, kuru Igo uzaicināja. Katru no šīm stihijām raksta cits komponists. Ar mani tapa Uguns, ar Valdu Pūci tapa zeme, pēc tam ar Mārtiņu Braunu tapa ūdens, un 4. daļa vēl nav tapusi. Tur Igo ir iecer, ka mūs visus 3 aicināt kopā un ka mēs 3 mūzikas autori un Igo radītu 4. Un tad šī Uguns šajā programmā, kur ir, ja nemaldos, 12 dziesmas, mēs apskatām uguni kā tādu no dažādām pusēm. Tur ir uguns kurs, uguns zīme, Jāņu guns. Jāņu guns, uguns zīme, uguns puķe, maldugunis un tā tālāk. Tā programma sastāv no šādām epizodēm. Jāni, mēs droši vien varētu vairāk sērijas. Laiks ir laiks, un es gribētu, lai tu palaidi kosmosā vienu domu par nākošā gada 14. februāri. Tas ir tikko sācis tapt, bet 14. februārī 20. gadā man ir tāds negaidīti pienācis apaļš cipars. To jau neviens negaida, Valda, ne? Tāds kantainos cipars neviens baigi negaida, un visi baigi pārsteigt, ka tas cipars ir pienācis.
jā, ir mana jubileja, un sākotnēji es pat nebiju domājis, bet man te gan tuvinieki, gan arī kolēģi mūzikā viens pēc otra saka, bet tev taču vajag kaut ko saveidot un kaut kā atzīmēt ar kādu skaistu koncertu. Un tad es domāju, bet jā, varbūt, kāpēc nē? Varbūt vajag sapulcināt cilvēkus, kas ir man nozīmīgi, ar kuriem es esmu kopā tur pudu sāls apēdis un ar ko mēs esam strādājuši un ar ko dienā esam kopā uz skatuves. Un arī tiem cilvēkiem, kam ir svarīgs tas darbs, ko es daru un kam patīk man mūzika un šie dažādi izpildītāji, izveidot tādus svētkus visiem. Jā, un līdz ar to 14. februārī 20. gadā vēl nav nekas palaists tirdzniecībā, vēl sākam strādāt, bet Lielajā Dzintarā būs mans jubilejas koncerts. Nosaukumam pat ir iecerts, bet neteikšu, tas vēl radošā komandā ir jāapstiprina. Tur varētu būt diezgan daudz solisti, kur daļu es esmu uzrunājis, daļu piekrituši un daļu vēl jāapzvana. Bet tāds liels koncerts gan ar kora laiks piedalīšanos un dažādiem dziedātājiem, par kuriem daudziem mēs jau šeit runājām. Un dažādas manas dziesmas divdaļīgā koncertā un sekojot informācijai, noteikti būs informācija par šo koncertu. Ja drīkst tev lūgt aptur laiku, sāc filmēt. Visu sagatavošanu, visu. Tu taču pats esi redzējis ļoti daudz, teiksim, no pasaules grupām, ja, kamām arī, teiksim, ne tikai koncerts tiek nofilmēts, bet arī viss, kā tur bija līdz tam. Jo tas, man liekas, būtu tāda, kā lai tev pasaka, šoreiz no personīgās pieredzes, tā būtu vēsture šim laikam. Jo tu tomēr esi nākamā paudze, Janīt. Tas ir tavs, kā teikt, lepnums, un tu tagad esi nākamā paudze apturēt šo laiku. Kā tu, kā tavu kolēģi redz to visu? Jā, vispār jau tādā plašākā nozīmē domājot, tas laiks, mēs dzīvojam laikā, kad tā informācija gāžās tik daudz, un it kā ir iespēja visu piefiksēt, bet tur ir tas paradoks, tā kā kādreiz, kad tev bija 36 kadru analogā filmiņa, tad tu katru kadru pārdomāji, kā tu viņu iztērēsi. Tagad, kad tev ir digitālais foto, tu vari bliest 8 vienādas kadrus, pēc tam izvēlēties, vai, tam vairs, jā, un tā ir daudz iespējas, daudz ko piefiksēt, bet mēs pēc tam attopamies, tad, kad cilvēka nav. Varbūt, es ne par sevi šobrīd, jā, bet ir tādi lieliski mūziķi, kuru darbībā varbūt kaut kādi posmi pat nav piefiksēti, nav neviens ierakstījis, bija tāds lielisks koncerts vai projekts un īsti nav. Jā. Tā kā tev ir taisnība, jā, vajag dokumentēt daudz ko. Dzintarā kaltās katedrāles bruņinieks Jānis Strasts un dziesma atkal par Liepāju. Es domāju, ka labu laiku mēs te arī runājam ar Tomasu, un vēl, ka labu laiku nav bijis neviens disks atkal jaunām liepājnieku dziesmām. Bija toreiz, tur, teiksim, uz Liepāja 390, tur vēl kaut kur rietumu kaut kāda izlase bija, jā, šeit, bet vajadzētu taisīt vēl vienu, noteikti, ka šī dziesma iedalīsies. Paldies tev par laiku, paldies par uzaicinājumu. Es domāju, ka mēs varētu runāt un runāt, un tomēr. Paldies! Kur sētnieces uzzīmē rītu uz bruģa. Vieta, kur kājas tirgo ziņas uz kanālā talvota kuģa. Tā ir pilsēta, kurai ir vēja tvēriens, pilsēta, kurai ir liepziedu sirds. Kabatas dzintara pogā un dziesma, ko dziedāt līdz. Tās ir manas un tavas pēdas. Tā ir vieta, uz kuru, ja vajadzētu, es
vieta, kur apstājas laiks, kad muzikants uzskaņo stīgas. Mirklis, ko savējie atkal tiekas, lai piedzītu bezgalībā. Tā ir pilsēta, kurai ir vēja tvēriens. Pilsēta, kurai ir liepziedu sirds, kabatas dzintara pogām. Un dziesma, ko dziedā plīs, kas